atzīsimies. Es atgādināšu to jautājumu Linardam Mociņam, VDK izpētes komisijas drosmīgs vārds loceklis. Nevar biedrs būt. Biedrs. Ka, ņemot vērā, ka mūsu tā sabiedrībā tik sāsināta interesi par to, kuri tad tajos maisos ir inteliģences, radošās vai garīdzniecības pārstāvi, es vienkārši mēģinu saprast, ka tas bija tomēr samērā šaura tā joma. Tad jau ir tā sacīt, sētnieks var vairāk interesantāk kaut ko noziņot nekā viens kaut kā, es tā savā prātā domāju, nekā viens dzejnieks, kurš tur visi viņi tur dzer kopā, tie dzejnieki, tur, kas tad tur interesants, ja kā tad ir īsti? Tur ir interesanti, teiksim, mēs kaut vai mūsu pašu komisijas priekšsēdētāji, taču arī izspiegoja, kad viņš, teiksim, pārcēlās, vēstures zinātņu doktoru Kārli Kangeri. Tātad izspiegoja un tajā elektroniskā datu bāzē, uz ko viņiem ir tiesības saņemt arī pēc šodienas noteikumiem, tātad ir eleganti rakstīts, kā aģents tāds un tāds, tātad satikās ar viņu Stokholmā. Te mums nav grūti noskaidrot, tajos laikos tika uz Stokholmu, un tad viņš viņai teica viņam to un to, un šito, tad atkal atbrauc mums te profesors Lēbers, un aģents Sirmais uzdāvina viņam savu grāmatu, teiksim, cīņa par padomu varu, padomu Latvijā. Tas ļoti viegli uzšķir bibliotēkā, kura tad ir tā grāmata, kurš ir autors, var sakot, un tā tālāk. Vai atkal bija arī tādi, teiksim, ir pamodināti divi arhīva aģenti un aizsūtīti uz Stokholmu pie Kangera kunga, kā sacīt, viņi riktīgi ir apošņāti no visām pusēm. Tātad cilvēks jau ir bijis pārvietots uz arhīvu, vai ja viņš palicis ir vecs, vai viņš ievēlēts augstā partijas amatā. Nav zināms, kāpēc viņam lieta ir pārtraukt un pārlikts uz... Bet viņš ir rosīgs, viņš ir gatavs sadarboties, viņš ir brātavs braukt pa padomu naudu uz Stokholmu un apošņāt Kangeru no visām pusēm. Tajos laikos mēs nekur nebraucam pat uz VD. Bet ja viņš ir stulbs jautājums, tad tā arī pasaka. Ir jums radies sajūta, kurš tos segvārdus izdomāja? Jo vienkārši Sirmais. Pašam jāizvēlās. Sirmais, kāds? Pašam jāizvēlās. Viņš tā, protams, kurators pamudina kaut ko pateikt. Viens ir Štirlics izvēlējies, Un pēc rakstura mēs redzam, ka viņš ir atbilst, viņam iedomības viņam pietika Štirlics. Tas, ko Linards saka, iedomības vairāk, Džeks ir jūties beigais Štirlics. Es vienkārši domāju, kaut kas ir parādījušies tie segvārdi, un es domāju, kurš tas izdomāja? Segvārdi var atkārtoties, bet katrai aģenta lietai savs numurs, un kartiņai numurs, un žurnālai numurs. Tad mēs varam, ja ir divi Kārļi vai divi Valdemāri, mēs viņus varam atšķirt. Bet tu man vienkārši... divu baronu tēvi. Klausies, bet tu man uzvedināji vienu jautājumu par to atsaukt, kā sacīt, ierindā. Bija kaut kādi, no tāda vervēšanas viedokļa, ka šitas pa jaunu, es nezinu, skatos uz jaunu, un man tas jautājums radās. Šitas pa jaunu nevar vervēt, vai arī šitas, piedodiet, ir tik veci jau, ka, kā sacīt, labi, šito nav vērts, tur jau smiltis birst. Ja bija kaut kā tādi, kur tā saka... Derīgi bija visi, it sevišķi. Es atceros, kad mēs darbojamies parlamentā tajā pedofīlijas komisijā, tur taču visi viņi bija savērvēti, viņi visi mums atzinās. Kuri visi? Tur tādi noslieksmēm. Tie džeki? Kas tur arī tik notiesāti pēc tam. Tā kā. Bet respektīvi tā, ka šitos... Negāja garām tā. Bet tā citādā kritērija šito neņem, tāpēc, ka viņš, piemēram, ir tāds alkoholiķis, ka viņš aiziet vakarā, kas tajā laikā bija krogas dzirnavnieks un dzirnavielas. Šito nevar ņemt, tāpēc, ka viņš visu izpļukštēs, tā nebija tā. Protams, mēs jau nākošais solis būtu tagad, kad nopublicēs kartotēku, mums ir tagad no skapja iznākuši tikai daži. Tad iznāks vēl daudzi. Tad viņi sāks runāt. Tad mēs viņus varam intervēt, un prasīt viņam. Tad mēs varam runāt ar viņa virsnieku. Bet mēs redzam, teiksim, tas teātris, kas tur tajās tiesas sēdēs tika izspēlēts, tas tur, acīm redzot, tas ceļš ir nogriezts. Varbūt mēs varam diskutēt, kāpēc tagad pēc tik ilga laika. Vai tas bija liederīgi,
liederīgi, vai tas nebija liederīgi. Es arī, protams, sākumā skatījos uz to problēmu, ka tas ir izlūkošanas materiāls. Tas ir valsts drošības jautājums, tas ir izlūkošanas materiāls, pēc dienestiem ar viņu jāstrādā. Bet mūsu valstīs pēcdienesti nevis politiķi uzstāda uzdevumus pēcdienestiem, bet pēcdienesti paši sev uzstāda uzdevumus un paši sev stūrē. Tas liecina par tuvu galu, vai nu uz pēcdienestiem, vai nu valstī kaut kas notiksies. Tas ir bet es gribu vēl vienu par šo tēmu uzdot jautājumu, ņemot vērā, ka, labi, es te nelietīgi apceļos pa nabagā jaunu pa vecumu, ka viņš nekvalificējās un tā, bet atšķirībā no zināmas inteliģences pazīmes uzrādošā Edgara, es pieļauju, ka daudzi, kas ir viņa gados vai pēc kaut jaunāki, viņi saka, ko jūs tur ņematies pa tiem čekas aģentiem? Kāda tam ir nozīme vairāk? Vajagais stāsts. Un pirms mēs par šo tēmu, kāpēc vispār par to ir jārunā, mums Latvijā izcilais kinorežisors Alois Breņš, tautā iemīļoties. Viņam 85. gadā, kas jau tā kā perestroikas priekšvēsture ir tā filma slavenā Dubultslasts, kurš ir tāds stāsts par to, kā čekisti paši sevi gribēja redzēt, un, protams, kā viņi redzēja sliktos amerikāņus, pret kuriem mēs cīnamies. Un tas tā kā vienkārši tāda poetiska iestarpinājums, un tas nelielais fragments, un pēc tam turpinām. Dārgi gan ir, bet piekrītiet. Mēs varam patirgoties. Nevajag. Mums nav svarīgs pats biznes, bet gan iesaistīšana tajā. Pulksteņi, žurnāli, pornogrāfija, videokasetes. Tā nav tikai kontrabanda. Tas ir mūsu dzīvesveida apliecinājums. Sēdieties. Ķirmju filozofija. Jā, to pašu ķirmju, kuri pamazām vien sagrauž visu māju. Tā mums rādīja, kā ir slikti amerikāņi, kā viņi mūs grib sagraut, bet labi, tas tā. Kāpēc mēs par to joprojām... Kāpēc tas nav tikai akadēmiskas izpētes jautājums? Kāpēc par to mēs joprojām... Kāpēc par to ir svarīgi runāt? Ja neskait kaut kādu, varbūt tādu mazliet neveselīgu interesi manā un uz augšu vecuma grupā, kurš pa ko stukačoja? Tas ir arī, mēs atklājam metodas. Tātad mēs atklājam metodas, mēs atklājam, kā metodas mainījās, jo, kad sākā jau aprakstīt Padomju Savienību, ka jau viņi tā kā, gāja uz galu un bruka, tad varēja redzēt, teiksim, ka kārtības sargāšana, tātad prokuratūra, tiesas, sevišķi milicija, tā iekšēji korumpējās un sākas augt ar noziedzību. Ja? Ja mēs papētām arī Krievu filmus, visus tos bumperus un visus šitos, tad mēs redzam. Un tad valsts drošības dienas KGB viņi sāka izmantot, tad viņi sāka strādāt savu šo noziedzību. Taču Latvijā arī mēs taču zinām, ka tas tiek darīts pamatā, teiksim, saistībā vai no ar Solncevas grupēm, tad kurš ir caurausts ar šādiem cilvēkiem, vai arī ar kādiem citiem šiem te noziedzīgām grupām un caur viņu tiek strādāts. Un ļoti bieži, bet mēs cīnījāmies ar noziedzību, ja mēs cīnāmies ar narkotikām, tad tā. Bet no vienas puses tas ir valsts drošības jautājums, ja? No otras puses tas ir atkal tilts, kādā veidā šo iefiltrēties iekšā un teiksim, blakus kaimiņu valstī, un mēs ar turismu negribam apturēt, un visam tur ir jāfunkcionē un jādarbojās. Es tikai tās metodes saglabājās, un tas faktiski tā kā valsts viņas transformējās. Transformējās. Jā. Lai saprastu, kā tās ir transformējušās un kā pret mums strādā šobrīd. Jā, arī, jo tur ir 5000, 4 tur vārdu pusi, jā, un tagad, tā kā priekš tādas valsts, ap 50 vajadzētu pietikt, ja. Bet, tas maksā dārgi, un tas ir grūti to realizēt, bet tai pašā laikā tad mēs varam panākt, kad mēs tā metodēm mēs varam atrast tos jaunos, jo tā ir, es domāju, ka Krievi sevišķi to nepieļauj, ka viņi izmanto šos te veco aģentūru. Ja mēs esam paši tur kaut kur izmantojuši un pārvervējuši, tā ir ļoti rupja kļūda. Jo? Jo, nevajag nodarboties ar atstrādātu materiālu. Interesanti. Nē, jo Maizītis sāp priekšnieks, viņam jau bija tā tēze, viņš ir izvirzījis tādu tēzi publiskā laukā, kad viņi tur kaut ko pārvervējuši, tad līdz ar to viņi gribētu mums netieši teikt, ka kaut ko mēs gribētu, kā sacīt,
no turienes izņemt ārā. Mēs labi redzam, ka reģistrācijas sistēma ir tāda, ka izņemt ārā neko nevar. Viņiem ir pateikts, ka viņi ir izņemti. Īstenībā viņi tur ir. Un pēc likuma pieņemšanas arī Maizītim būs likums jāizpilda. Ja? Un viss uzpeldēs. Ja? Viņiem būs grūti. Šitas bija... Mūsu uzmetiens. Neatkarīgi no neatkarīgās Latvijas spēcdienas. Tu pateici. Bet paklau, mazliet pabeidzot šo tēmu, tādā nozīmē, tu teici, ka politiķiem vajadzētu pieņemt līdz vēlēšanām. Un tas, protams, atkal atgriežoties tādā publiskās telpas, tādā retorikā, man arī bieži jautā, kā tev šķiet, kurš te tur bremzē? Ja? Un tad tur sāk, tāpēc, ka politiķi bremzē. Politiķi, protams, nesākam šitos savstarpējos pārmetumus. Ir kaut kāda, tu saskati kaut kādas problēmas no politisko lēmumu pieņēmēju puses šo komisijas piedāvāto visu stāstu izdarīt kaut cik secīgi, laicīgi, nevis aiziet, kā teikt, garajā, nezinu. Bet politiķi savu gribu vienā pirmā lasījumā jau izteikuši. Faktiski mēs arī vien atcelūrēju. Kā? Tev ir bažas? Nē, bažas nav, bet bija darba grupas sanāksme, bet atkal uzdūrās uz to, ka tas bija tādā pirmdienā pagājušā ielikts, un vēl īsti tā atskaita nebija atsūtīta. Komisija teica, bet te ir tas ministrs kabineta un likuma projekts un lēmuma projekts, tas jau ir tas. Tā esence tur ir saspiesta. Komisija gribēja, lai viņām komisija būtu vieglāk, lai tā kā sacītā morāla atbildība uz komisiju. Tā darba grupa gribēja, lai uz to komisiju tas ir, kad tā komisija sāka, komisija pamato, komisija ir aprakstījusi to visu. Kaut vai tas pats, tāds, viņš jau tur tā nav sarkani pasvītos, ka tas tautības viss arī apmēram tā atbilst, tā Latvijas iedzīvotāju struktūrai. Tur nav tā, ka tur latvieši būtu, vai tikai, viens krievs. Būs tāpat tās. Tas stāsts tādā publiskajā retorikā, ka droši vien partijas baidās, ka tur atklāsies, ka viņu cilvēki... Cik var saprast, partijas ir balsojuši par, jā. Jā. Es tev pilnīgi piekrītu, ka ir kaut kāds tāds sabiedrībā viedoklis, kas visticamāk balstās tanī, ka šī tēma ir diezgan bieži pacēlusies un nekad nav nolaidusies. Jā, un tad, protams, ir jāatzīst, kas tā varētu būt, visticamāk jau tie politiķi. Bet faktiski man liekas, ka uz doto mirkli, un to arī parāda tas arī, kur teica Linards, tas balsojums parāda, ka ja kāds nebaidās. Jūs man kungi atvainojiet, kad tas balsojums bija, šito es aizmirsu. Es neteiktu, janvārs, februārs. Pirmais lasījums. Pirmais lasījums likumam par publiskošanu. Tur diezgan tur nebija šaubu par to, ka nevienam īsti bailes nav. Cits jautājums ir, kāpēc iespējams tas bremzēs arī šobrīd, jo tomēr kopš janvāra pagājis kaut kāds laiks un tās pārtraukums. Es domāju, ka jautājums tiešām no tā publiskošanas viedokļa diezgan sarežģīts. Tas informācijas daudz, nezinu, ko un kā. Bet viņa to komisija salikusi tagad. Jā, pareizi. Tagad. Jā. Mums bija jau sen pateikts 31. Līdz ar to ir diezgan grūti pārmest arī politiskai videi, ka kopš janvāra līdz maija beigām, ka nekas nav vēl noticis tur otrais. Tagad šī mirklī, kad ir kaut kāda skaidrība, es pieņems jautājums diezgan straujies. Tiešām, jā? Intuitīvi ir jāsanāk būs divreiz vasarā kopā. Nav jāatliek uz septembri. Jāsanāk kopā darba grupai, cilvēktiesību komisijai, jāpieņem, vai tad glabojam to pirmo lasījumu likumu, izgrozām uz otro lasījumu, vai pieņemam to lielo, vai arī pieņemam mazo. Bet klausieties, mazliet noslēdzot šito stāstu, man ir vēl viens jautājums, bet par to, ko iesākās ar to Lidijas Droņinas to stāstu, ka vajag izrunāt. Un tad jautājums, vai mēs, labi, bet zin kā, viņi ir tāds garīgs cilvēks, un es to neironizēju. Jūs kā juristi, kā jūs iedomājaties, kas mums tagad notiks tālāk? Tad likums tiek pieņemts, kā tu teici, divas reizes jāsanāk Saeimā pavasaru un tā joprojām. Viss notiek. Un tagad ir viens tāds ētiskais stāsts, ko Droņina izpildīja. Un tad, protams, ir juridiski organizatoriskais stāsts. Arī komisija uzskata tāpat tāds kā Polijā, Čehijā, arī Lietuvā, Igaunijā. Lietuvā 100 cilvēku strādā, tad ir šī te dažādi viņi nosaukt atmiņas institūts Polijā vai genocīda, tur tas centrs pētniecības. Ir jāpēta. Tagad tikai mēs dabonām tās kartiņas un tos žurnālus, bet tur ir vēl jāpēta, tur ir jāsalīdzina. Tas, kas tika salīdzina,
salīdzināts nekas netrūkst, bet tur jāskatās pa gadiem, pa tautību, viss tā kā tas pienākās zinātnis. Nē, bez ironijas. Pilnīgi bez ironijas. Labā ziņa, ka vēsturniekiem darbs būs. Jā, tātad jauniešiem, kas domā, kur studēt bez ironijas, jā, droši, ja interesē vēsturi studējiet, jā, darbs būs. Tā ir labā ziņa. Es pilnīgi piekrītu, ka jāstudējiet, ka jāvērtē ir šie materiāli. Cits jautājums, kas, manuprāt, ir svarīgi saprast, ja būs tātad tas lēmums pirms vēlēšanām publiskot vienā otrā vietā. Tur vienalga. Es domāju, tas būs mirklis tādas, kaut kādā ziņā tāds, nezinu, vēstures taisnīgums sajūt. Tas ir viens. Toreiz tā kā tiesāja nosacīto disidentu. Šis būs viens. Tas, ko negribētos, lai pēc tam ir tādas ilglaicīgas mīlas par to, ka vēl ar vienu paliek mīti par to, ka kaut kāda daļa nav. Bet to negribētos. Polijā 100 prokurori strādā šajā komisijā uz vietām un centrā. Tad tur nav tā vienkārši. Šeit ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tas, ja tā drīkst teikt, komunikācija atverot. Un tāda, kas noņemtu kaut kāds iespējamās mīlas vai šaubas. Ja tas izdotos, Dievs ar to beidzot būsim izdarījuši. Labi, pareizi. Un manuprāt, pielikuši kaut kādā ziņā punktu tai politiskai jēzgai ap šo tēmu un tik tiešām ļausim speciālistiem, vēsturniekiem pētīt šo jautājumu. Jā, bet vēsturnieki uzraksta avīzē Ogres rajonā šo un to, un mums ir arī tā, ka ņem un uzliek naudas sodu vēstures pētniekam. Klausieties, man ir vēl viens, tas savukārt ir nākamnedēļ stāsts. Es jau viņu beidos uzdot šo jautājumu, jo Linars man nokritizēja viņu pirms raidījumu. Nevajag satraukties. Žurnālistiem vienmēr jāiet savs ceļš. Savs taisnais ceļš. Tas ir par to, ka nākamdēļ ir vispasaules Latviešu zinātnieku kongress, un tajā starpā ir liela sekcija juristiem, kas tur spriedīs plaši, sākot no starptautiskām tiesībām, satversmes un tā joprojām. Un es vienkārši gribēju pajautāt, vai tādu vispārīgu jautājumu, vai kaut kas vispār ārpus tādas ļoti specifiskas diskusijas, jūsuprāt, Latvijas tādā likumdošanas korpusā ir reformējums, maināms vai neko nevajag aiztikt. Bet pirms, tas tāds mūžīgais stāsts. Bet pirms jūs domājat, banāli, temīda, taisnības tur simbols. Temīdas ir visādas, pareizi, ja? Un ir mums arī vienas citas temīdas uz minūti un pēc tam turpinam. Justice. Her eyes are tied with a scarf. Only her spiritual feelings. Kāds kuram temīds. Labi, bet tas jautājums ir par to, jo arī priecājoties bez ironijas tevi redzēt, tu esi bijis politiķis, juridiskās komisijas vadītājs UTP, un tu redzi noteikti tāpatās kā jaunākās pauzes politiķis vārdā nesauksim, ka visu laiku kaut kādas ņemšanās, tur kaut kas ir jāreformē, likumi pa daudz, pa maz, mums kaut kas ir būtisks jāmaina. Likumi ir, bet viņi tiek slikti pildīti. Mēs gribam 100 gadu svinēt, tad 100 gadu svinēt arī tad augstākās tiesas senātā, bet vien brīdi nemaz nepamanām, ka viņa tās nosaukums ir likvidēts. Tad es iestājos par to, ka viņš ir mudīgi jāatjauno. Labi, bet tu saprati, Nē, es esmu pierakstījies, pieteicies šajā kongresā, tur dalību ņemt. Tos juristus es vēl tā, tur, protams, ir smaga artilērija uzstāsies un tā tālāk, bet tur vairāk mēs bieži tā analizējam tad esošo situāciju un tā,
politiķi it kā nāk tādiem kaut kādiem paziņojumiem parasti. Tie paši teorētiski juristi vai pasniedzēji viņam tā, viņi, protams, saskana ar politiķiem tā, bet, brīžiem atkal jāpadomā, kaut kur neesam iebraukuši atkal lauzās kaut ko. Jaunu kūps, teiksim, atceļ veselu nodaļu tiesvaras likumā, teiksim, par... Pa ko viņš ir pamanījis atcelt? Tur tādi mazi gabaliņi bija tādi, kas sakārto... Stāsti! Ko tikai mēs Pāriņcies, pagasties, dzimtsarakstu reģistrs. Tas tā svarīgi, teiksim, novietot vienā ielas pusē vai otrā ielas pusē. Un tā, bet tā kaut kā notiek, tāpat tas senāts arī nemanāmi pazuda no tiesas varas likumā. Nē, bet es vēlreiz... Bet tas nekas, kļūdas ir jāatzīst. Es vēlreiz to jautāju, atkal tur lūkšu šodien, es aizmirstu, kurā komisijā Saeimā tātad ir, piemēram, atbalsts prezidenta vēlēšanai atklātā veidā, Saeimā, atklāties balsojums, un tā joprojām, respektīvi, ir viena nometne, kas saka, klausieties, negrābsapties, kaut kādiem regulējumiem un tā. Un otrs saka, vispār ir 18. gads, un kas te notiek, un kaut kā mainām un daramies. Bet kaut kā tas ir varbūt arī dabiski, jo tā pasauli jau nestāv uz vietas. Es vienkārši prasu. Jā, bet es esmu par aizklātām balsošanām. Jo atklāta, tas nav demokrātiski. Ir arī tikpat normāli, ka par šo jautājumu ik pa laikam ir debati. Un īstenībā nebūtu nemaz nekas absurds, kad ir kaut kāds periods, kurā balsojumu atzīst par nepieciešamu, lai balsojums būtu atklāts, un paiet vien 20 gadi, ir kaut kāds precedents, kur caur atklātu balsojumu ir kaut kāds demokrātijas ierobežošanas sajūta radusies sabiedrībai, un šo lēmumu maina. Un tur nav nekā absurda. Labi būtu tomēr skatīties uz satversmes tēviem un mātēm. Paklausies, bet tur ir tas jautājums, kāpēc mums uz viņiem ir jāskatās? Tas ir 20 kurš gads. Tāpēc ir pasauli. Viņi bija ļoti labi izglītoti. Katrs vismaz 3-4 svešu valodām. Mēs nelasām franciski, mēs nelasām vāciski, jau esam pasējuši šīs divas valodas ļoti maz. Mums viss ir angliski, bet angļu nav mūsu sistēmā. Mums ir kontinentāla Eiropas sistēma. Zini, bet tas gan nebija baigi juridiski korekts arguments. Viņi bija gudrāki. Es atvainojos, bet situācija analizējām, viņi varbūt tur nespaidītās mūsu kastītes, ko mēs spaidām, katru dienu milzīgā informācija. Tu esi konservatīvais, es saprotu. Juristam tādam jābūt, tas piediena, tie profesijas. Sapratīts? Viņš jau nestrādā. Viņš jau saka, ka politiķis, viņš ir politiķis. Tāpēc viņš jau nestrādā. Nē, bet labi, bet tu saproti, jo laiku laikam, es saku, ir, piemēram, ko tu kā, tu esi juristi, tu esi pasniedzējis augstskolā, un tu pats sev lepni nosauc laikam par teorētiķi, bet, kad tu dzirdi tekstus, ka likumi, mums ir labi, bet ne sūdi netiek īstenot. Tā. Ko tu viņiem atbildi cilvēku? Es saku, viņi slikti pirmā kursā kaut kā izprakuši to tiesību teoriju. Nē, bet normāli. Jāmāk, jebkurš likums tāds, kāds viņš ir jāmāk pielietot, jo strādā ne tik daudz likuma teksts, tas ir tā vecā padome vai vācu sistēma, ka viss ir jābūt uzrakstītam priekšā. Strādā tiesības. Un likums ir tikai, protams, mūsu sistēmā galvenais avots, bet ir vēl cita avoti. Ir tiesību principi vispārējie ir. Pārāžas, ja jūs arī gribiet tādas. Ir judikatūra, tad tiesas spriedumi. Mēs redzam, administratīvā tiesa vienreiz sadod vidam par rokām, otrreiz sadod, trešoreiz sadod. Dārgie vida darbinieki, nepieņemiet vairs tādas lēmumus, lasiet taču, ko tiesa jums saka. Problēma? Problēma, acīm redzot, ka nav kārtīga galva. Un galva ir pašvakara. Un vai kakls tur, kas viņu grūda? Būsim godīgi, ir jau arī problēma tādā, ka tāpat judikatūra arī pretrunīga. Tu nosauc 3 spriedumus, kas ir šai gadījumā par labu vai par sliktu vidam, bet paralēli ir tādi paši 3 spriedumi, kas ir pretēji. Mēs mēģinām tieslietu ministrijā nosēdināt gan tiesu, gan vidu pie viena galda. Tur, kur nav strīdi, ir, protams. Nestrīdoties, jo tas aizies garējās vienkārši par to, ka, zin kā, normāls, nevis jurists, bet normāli cilvēki, viņi parasti saka, redz, kā ir valdības sēžu zālē, ir uzraksts viena taisnība, un kas tur bija vien visiem. Un nav tā dzīvē. Kāpēc tas tā ir? Mēs uz to tiecamies. Labi, ok. Bet tiesiskums, es domāju, kā demokrātija, tas ir kaut kāds ceļš. Ne, bet bez ironijas, tas ir ceļš. Tas nenotiek vienā brīdī, tajā brīdī, kad uzrakst kaut kādu vienu vai otru teikumu uz valdības sienas. Labi, pie tā, ka mēs uz to tiecamies arī beidzam. Patiesībā, ja kāds sekoja līdz tai daļai, kas bija pa Vedīka izpētes komisiju, tur bija ļoti daudz interesantas lietas arī priekš manis, lai gan es vispār sekoju līdzi.
Saku lielu paldies, kā atnācāt. Inārs Muciņš, Veidekās izpētes komisijas loceklis un cilvēks, kurš negrib būt jurists, negrib strādāt juristu profesijā, Edgars Jaunops, un mēs tiekamies atkal pēc nedēļas. Paldies! Nu, bet čeks man.